Sveiki, bērni! Es esmu Baltā aitiņa. Zinu, ka jūs jau bijat ceļojumā uz virtuvi, bet šodien mūs gaidā kaut kas cits. Mūsu jaunais ceļojums būs uz vannas istabu. Skaties, cik te ir tīri un balti. Papildināsim savas zināšanas. Nu tad apsēdies un uzmanīgi klausies. Tās ir tualetes pods. Šeit mūsu pods ir balta krāsa, un tie ir divi. Tās ir krāns. Šeit mēs ar tevi varam mazgāt savas rokas, lai tās būtu tīras un bez mikrobiem. Nu tad dosimies tālāk. Krāns ir piestiprināts pie izlietnes. Mūsu izlietne arī ir balta, jauna un ļoti, ļoti tīra. Nu, kas mūs sagaida tālāk? Aiziet! Redzi, tās ir ziepes. Šajā kastē ir šķidras ziepes. Mēs taču gribam, lai mūsu rokas būtu tīras un, protams, ka bez mikrobiem. Nu, tu zini, kas ir man aiz muguras? Skaties! Atkritumu spainis. Tur mēs varam mest atkritumus, lai vannas istaba un tualete būtu tīri un patikami. Un tagad es tev parādīšu, kā izlietnes varētu būt dažādas. Šeit mums ir gara izlietne ar 3 krāniem. Dzeltens, sarkans un dzeltens. Ir arī 2 kastes ar ziepēm. Pēc tam, kad mēs izmazgājam savas rokas, mēs varam izmantot salvetes. Bet tagad paskaties, šeit uz krāna ir ūdenspīles. Droši vien, ka kāds ir mazgājis, ja? Atceries, kā sauca šī lietiņa? Atkritumu spainis un 2 tualetes podi. Tagad es tev gribu parādīt kaut ko citu, un tā ir duša. Iespējams, tev mājās ir duša, iespējams nav, bet mums te uz vietas gan ir. Ja mēs nospiedīsim krānu, redzi, tek ūdens. Ūdens varētu būt silts un augsts. Kad mēs nomazgājam rokas, protams, ka mums nepieciešams dvielis. Zini, kas tas par krāsu? Nu tieši tā, tā ir zaļa krāsa, zaļš dvielis. Un šeit tu vari redzēt atgādnes, kā pareizi mazgāt rokas. Gadījumā, ja tu aizmirsi, tu vari paskatīties un sekot cipariņu. Es ceru, ka tu papildināji savas zināšanas un uzzināji daudz jaunu.